Esiet sveicināti Dinotekā. Zigi, sēdi. Paklausīgs. Bet, ja tavs mīlulis neklaus, dara dažādas niķus un stiķus, šoreiz skaidrosim, kā viņu atmācīt no šiem nedarbiem. Kristīna, kāds prieks tev redzēt? Nu, kāds prieks tevis satikt. Brīvām rokām. Jo, Zigijs arī ir. Kur tavi draugi? Nu, guļ, protams, kurš ceļās tik agri kā es. Suņi aprindās. Es ar Zigiju pārrunāju, ka arī tiek minēts kā labs eksemplārs paklausībā. Kā tev tas izdevās? Es esmu izgājusi suņu skolu ar vienu suni no A līdz Z 2 klases. Un, zini kā, ir kaut kādas lietas, kas man citreiz kaitina. Piemēram, arī Kaurī ir tāda viena lieta, kur es gribētu saprast, ko man tieši darīt. Jo es saprotu, tā ir viņam rotaļa. Nu, piemēram, skaties, man ir kaut kur jāsteidzās. Viņam jākāp iekšā pagažniekā mašīnas, un tad mēs kaut kur braucam. Es saku, Kaurī, nāc kā iekšā. Viņš skatās, sēž tā uz mani. Skatās. Es eju pie viņa klātu, ko viņš dara, kā domā? Laižās no manis. Vispār. Un man ir sajūta, ka viņš to uztver kā spēles elementu. Visticamāk, ne? To turētu pajautāt profesionāļiem, kas tas tāds ir. To mēs pajautāsim. Jā, jo es nesaprotu. Viņš vienkārši no manis laižās projām. Kaķi, tev arī tādi paši veiksminieki? Nu, zini, tas sīkais. Es savus aizkarus esmu izmazgājusi, man šķiet, kādas 4 reizes. Pēc, kas atnāku mājās, es jūtu tā. Vienkārši, kas tas ir? Tagad pēdējā laikā es neesmu novērojis to vairs, bet reizēm viņam gadās iešmucēt aizkaru apakšiņās. Kristīna, 2 lietas, kuras es labprāt uzjautāšu mūsu dinozauru ekspertei. Es nāku misijā ar Kristīnas garklausas problēmām, bet pirms tam vispār ir iespējams atmācīt blēņas dzīvniekiem? Jā, protams. Galvenais pieturēties konkrētiem noteikumiem, strādāt secīgi, lai dzīvniekam ir sapratams, ko mēs īsti no viņa gribam. Kā atradināt dzīvnieku? Tas ir gan uz kaķiem, gan uz suņiem. Jā. Par to čurāšanu iekštelpās. Ar suņiem ir tā, ja mēs gribam, lai dzīvnieks nokārtojas ārā, mums jādod viņam to iespēju. Ja tas ir kucēns, tad kucēns jāvērt ārā katru reizi. Pēc ēšanas, spēlēšanas, gulēšanas. Un nekad nedusmoties. Dusmoties nedrīkst, jo tas rada vēl lielāku stresu un nākamreiz var būt jauni pārsteigumi. Ko darām ar graušanu? Visu laiku kaut ko graužu mājās. Jā. Gribu, lai negraužu. Kaķiem ļoti patīk graust vadus. Un tas var slikti beigties gan tehnikai, gan pašam kaķim. Izmantojam penaļus, grīdlīstes, kur tos vadus var paslēpt. Ja tādas iespējas nav, tad mēs varam izmantot sprejus, kurus var iegādāties zooveikalos un veterinārās aptiekas. Kā arī ir tāds knifiņš, ka var izmantot appusēju skoču, aptīt to vadu. Kaķiem lipīgs nepatīk un viņš neies. Ar suņiem, ja viņam ir tendence graust, tad paslēpam visu, ko var sagraust. Apavi, gramatas, mantiņas un tā tālāk. Suni var, piemēram, atstāt viņu koridorā visu novākt un piedāvāt viņam speciāli paredzētas graušanai un košļāšanai mantiņas. Tur var ielikt našķus, var arī izmantot dabiskos materiālus, ragi, nagi, kaut vai koka zārs. Un suns, kad grauž un košļā, viņš nomierinās, jo smadzenes izdalās endorfins un tad dzīvnieks nomierinās. Suņiem ir arī problēma vairāk gan saimniekiem, tā ir problēma nepārtraukta riešana. Ir iespējams kaut kā to mājās viņam pārmācīt, lai viņš nerej visu laiku? Jā. Sākumā jāsaprot iemesls. Ja sunim ir trauksme, stress, atšķirtības sindroms, tad ar viņu jāstrādā, jāmācā viņu palikt vienam pašam, eksistēt bez saimnieka. Ja suns zina pamat komandu, sēdi guli stāvi, tad sunim var pateikt to komandu, atstāt viņu cita istabā, iziet ārā, ja viss ir labi, atnākt paslāvēt viņu. Ja nav labi, tad atkal pateikt viņam guli un iziet. Un vēl viena kaķu mājas problēma. Visas skaistās Rundāles pils tāpēc ir saskrāpēts. Un dīvāni arī. Jā, kaķiem skrāpēt virsmas ir dabisks process. Un, protams, sodīt par to arī nedrīkst, jo viņš sāks meklēt citu vietu. Var izmantot speciālus sprejus, kuri atbaida dzīvnieku no tās vietas. Tas ir viens. Otrs, uz citiem kaķiem strādā uz to vietu uzliek plēvi vai foliju. Ļoti daudziem tas materiāls nepatīk un viņi neturpina skrāpēt virsmu. Kopsavilkumā nav problēmu, ir tikai un vienīgi risinājumi. Jau nākamajā Dinotekā mēs izzināsim eksotisko dzīvnieku pasauli un tos dzīvniekus, kurus labprāt cilvēki tur mājās.